Čau! Mani sauc Toms, es spēlēju bungas grupā Citi zēni. Laiku es pārsvarā pavadu šeit pats studijā, šajā vai otrā telpā. Brīvajā laikā es mēdzu pārvietoties ar velosipēdu, tas man patīk un ir sirdī tuvu, un nedaudz pasportot. 1, 2, 3 un... Sveiks, dārgais skatītāji! Šodien raidījumā iepazīsimies, kā ir sekot līdzi zaļajam dzīvesveidam kopā ar grupu Citi zēni un Madaru. Tieši tā! Nu, Tomiņ, kāds ir tavs uzdevums grupā? Mans uzdevums, kā jau bundziniekam, es esmu lietvedis. Pilnīgi oficiāli, godīgi sakot, jo mums bija nepieciešams uzņēmumā darbinieks. Bet tā ironija ir tāda, ka es arī biežāk vedu lietas uz pasākumiem. Tāpēc, ka es esmu iegādājis automašīnu lielāku bagāžnieku, un man ir vienīgajam tā iespēja to visu salikt tur iekšā. Un šodien būs līdzi nepieciešams āda ģitāra. Un mums ir jāzina pirmkārt, vai ģitāra tur ir iekšā, vai ģitārai līdzi ir vats, vai ģitārai līdzi ir baterija. Ja? Vai ģitārai ir ģitārists? Un vai ģitārai ir ģitārists, jo arī tas mēdz reizēm sajiet grīstē. Nu, mēs redzam, ka basģitāra ir smuki iepakota, un mēs varam viņu nest uz mašīnu. Lielāka auto man bija nepieciešams, tāpēc laizast bungas, ja bungas vienkārši aizņem visu vairāk vietas. Bet tas ir liktenis, tā notiek. Tu parādi vienreiz, ka tur aizvest lietas, un paldies. Tu nākamreiz brauc uz pasākumu pusstundu ātrāk, es studijā stundu ātrāk. Un kārto, vienkārši kārto. Un tu gribi teikt, ka šo visu tu varēsi sakrāmēt šīs mašīnas bagāžniekā? Mierīgi. Tas ir sābiņš, saprot, viņus ražoja, kādreiz viņi lidmašīnas ražoja. Tu zini, cik lidmašīnā ir vietas? Nu, lidmašīnā ir daudz vietas, bet vai... Tas ir principā tas pats. Re, kur ir Dagnim jādod Ziemassvētku rotājumi. Dagnī. Šī ir tavējie. Paldies par jauku desmit. Es tieši vakar eglīti nopirku. Es tieši iznesu. Un te ir, tas ir vienīgais tās trikī moments, kas pārsvarā visās mašīnās neiet. Viņi nāktos likt kaut kā šādi. Jā, bet mēs varētu stumt visu dienu, bet nenolaižot krēslus, tas nenotika. Un tieši tāpēc man ir šis liktenis, jo šajā auto tas ir iespējams izdarīt. Šitā iegrozam smuki. Tā ir ģitāra, par to nevajag satraukties. Koncerta kurpes, jā? Šitās arī mums. Vai, cik forši. Nu, vo. Bet kas šajā visā lietā ir svarīgākais? Tas, ka mēs esam šobrīd visu, kas mums ir nepieciešams paņemt līdzi uz parasto ikdienas konci, ir ielikts vienā bagāžniekā. Šķīvji. Mēs darām tā. Redzi, Latvijā no viskopējā piesārņojuma transporta sektors saražo 30%, kas ir diezgan liels skaitlis. Un paradoks ir tajā, ka, piemēram, 90. gados, kad mašīnas it kā radīja vairāk šo negatīvo izmešu, kopējais piesārņojums bija daudz mazāks nekā tagad. Un tas ir izskaidrojums ar to, ka mums ir ļoti daudz automašīnas, jo reizēm pat ģimenē ir, vai ne, tētim, mammai un vēl viena tēta prieciņā. Labā maizē dzīvoja, saprot? Bet, protams, ka tas ir ļoti labi, ka jūs izmantojat vienu automašīnu, lai brauktu uz koncertiem, jo jūs visi iekāpjot vienā automašīnā jau samazināt šo izmešu apjomu pat 4 reizes, starp citu. Vai ne? Nekā, ja jūs katrs brauktu ar savu auto, bet saka, lūdzu, vai tā ir tomēr tāda ekonomija un varbūt pat nedaudz skopums, vai tomēr jūs to darat tādas dabiskās ideoloģijas dēļ? Zini, kas ir brīnišķīgākais tajā visā zaļajā lietā? Tas, ka pašu ekonomika bieži vien ir jau arī tā pati pasaules ekonomika. Ietaupot paši, vai ne? Mēs ļoti bieži varam īstenībā palīdzēt dabai ar daudz lietām. Principā visu, ko mēs esam apskatījuši, vai ne? Bet jā, tā ir mūsu ekonomika. Protams, vēl viens ļoti svarīgs aspekts ir tas, ka kopā braukt ir jautrāk. Kopā braucot neaizmiegi, kopā braucot tev ir jauks kompanjons, tu vari sarakstīt kādu jaunu dziesmu vai vienkārši kādu debilu joku.
Ja? Cik es saprotu, jums šodien būs arī sapulce braucot? uz Jā, koncertu? šodien mēs brauksim ar busu, jo mēs būsim vēl vairāk. Mums citreiz ir līdzi dejotāji, citreiz mums ir līdzi vēl papildus bundzinieki vai bekvokālisti vai pūtāji. Tad mums jāņem lielāks auto, un arī tad mēs visbiežāk izvēlamies busiņu. Kur visi var kur ietilpt visi vienā. šit iekšā, gan instrumenti, gan grupa. Nu, tā sakarā šodien mēs esam mazliet mazāk, un mēs varam paņemt līdzi arī meitenes. Es jūtos pagodināti. Tāpēc laižam. Laižam! Laižam. Mēs Mēs darām tā!